Man ļoti patīk rokās turamais mikrofons. Daudz vairāk, kā man nepatīk rokās turamais mikrofons. Tā, nu ko, labrīt, labdien, labvakar. Labrīt, cēsis. Čau. Šajā epizodē mums ir 18. epizode, Ziemassvētku epizode, un pirmo reizi epizodē mums ir... Salatētis. Mums ir salatētis, jā. Tiem, kas noklausījušies Patreon epizodi, tie zina, tie, kas nav noklausījušies. Es jau sabijos. Tas ir Kristaps. Čau, Kristap. Labdien. Jā. Ziemassvētki. Ko dabūji no Ziemassvētku? Nu labi, es saprotu, tu esi sagatavojies paņemot Kristapu. Jā. Ko es tagad varu tev likt pretī? Neko es nevaru likt pretī. Ziemassvētki, miers, visi forši, jautri, jauki, mīlestība, bērnam vējbakas, sieva klepo, otrs bērns vēlns, viņš skatās uz to visu, nesaprot, kas notiek. Es klepoju. Man bija pagājušā nedēļa temperatūra, tad viņi nokritās, bet tagad man ir klepas atpakaļ, un es nezinu, vai man ir temperatūra, es jau vairs nemēru vispār, tā kad ir ļoti jauki. Tāds Ko tu dabūji Ziemassvētkos? Lampu uz baterijām. Tu man pieteici kā saltēt, vai ne? Jā. Jā. Yes. Mums vakardien bija lielā ģimenes svētki, un es atnesu tas, kas pārpalika. Zirņi ar speķi. Pelēkie zirņšos, es arī dabūju, mums bija ģimenes. Kartupeļu salāti. Un tunču salāti. Klausies, šis mums pārvēršas par kaut kādu pāršu šovu. Erotiskās izvērtības. Dakš jau to neuzdāvināja. Dakš neviens neuzdāvināja. Paliec zemāk mazliet, lai tā nav priekšā sējā. Tev ir piedzaru dakša rokās. Piedzaru dakša. Paldies, Kristapam, šos mēs noteikti... Nu, burvīgi. Tagad būs jāizgriež kāds gabals pusstundas garumā laukā, un tad mēs atsākam filmu, tad neuzkrītoši iekadrējam iekšā, kur visi ir izēsts. Cēsu mukbangs. Ai, nu, burvīgi. Jā, nē, nu, protams, biju ģimenes vakariņās, un viss bija jauki, un bērni izkāvās par dāvanām, un izkāvās? Nu, ne, taču, tur ir skaļums baigais. Tas nav priekš man. Zini, kā ir vienbrīd ir tā, ka tu vairs nevar saprast, kas tur notiek. Tu bērni paliek aizvien vairāk, bet pat izstāst, ka šis birums ir beidzies. Mums ir birums ar bērniem. Zini, ir tā pa paudzēm iet kaut kā tie birumi. Un es vēl trāpu laikam iekšā sievas paudzē. Un tā ir tā, ka tur mums, cik sanāk, zem 18 gadiem, tu 18 ir beigi maz, tur ir laikam viens bērns tikai, un zem kopā zem 18 gadiem, tur laikam kaut kādā 6, 7, 8, kaut kas tāds vēlns. 6, 7 bērni. Bet visi šitie tagad ir mazi, un neviens no pieaugušiem vairs bērnoties netaisās. Tā, kad... Nu, pareizi. Jā. Tev ir bērni? Vēl nē. Tu vienīgi. Vismaz ne tādi, ko tu zini. Nē, es vēl apdāvināts ar šo... burvīgo brīnumu, dāvanu un šiem eņģelīšiem, kas... Šis ir obligāti jāsaka. Es to teikšu katru reizi. Tas ir... Nē, nu kā. Es jau teicu to, ka variants, ka es pieradīšu pie maziem bērniem, nav tāds variants. Nav man fizioloģiski, es viņus nepaciešu. Nu, bet viņi izaug. Jā, viņi diezgan ātri izaug. Manējais jau visi jau rāpo, jau ceļās kājās, jo tā, kad 12 gados ir diezgan labi panākumi. Jā, viņam 7 mēneši. Ir jau skolotājs skolā, bet vēl runāt līdz galam nav iemācīt. Bet nezinu, man īstenībā ir laba sajūta uz Ziemassvētkiem. Es tev teikšu godīgi. Vienkārši, kā jau es tev teicu, īsti pirms ieraksta sākšanās man dīvaini liekas tas laiks. Mēs šorīt, protams, to mūsu klausītāji un skatītāji neredz, bet mēs esam ļoti dīvainā diennakts laikā satikušies, un tāpēc man tas drusku izsit no sliedēm. Jā, man Ziemassvētki bija, kā parasti, pirmo dienu Ogrē ar draudzenes ģimeni. Otro dienu sesijas ar savu. Otro dienu atskruptuvē, un tad trešo dienu autobusā pa ceļam starp šīm divām vietām. Jā. Nezinu, man nav, tā kā man ir mazliet Ziemassvētku sajūta, bet ne tik daudz, cik viņi bija pagājušos gadus, tā kā bija sniegs daudz. Es trāpīju gan es braucot apakaļ no sievas vecāku mājām, es trāpīju sniegā. Tā, bija tas sniegs, bet viņš bija tik maz lietiņ cesīs. Teiksim, Ogrē vispār nav sniega. Nu, skaidrs, bet mēs tūlīt mums būs super augstās dienas. Jā, un sāks pūst sniegu. Jau strādā. Žagarkalns jau vaļā, jā. Varam iet pikoties Žagarkalnu, jā. Nu, varam arī neiet. Varam iet, bet varam arī neiet. Tā ir tā vispār. Tā ir tikai tā reklāma pagājušajā nedēļā. Varam apkopti uz dārzu, varam arī neko. Jā. Šitā vispār vajadzētu reklāmas taisīt. Tur nezinu... Labi. Kaut kā, es tagad mēģinu iedomāties zīmolu, es nedrīkst laikam teikt nevienu zīmolu normāli. Nu, tur, teiksim, nezinu, Rēzeknes piena kombināts. Varat pirkt
Varat arī nepirkt. Nu, viņi kavero 100% savus klientus. Tiem, kas pērk, un tiem, kas nepērk. Nu, ja. Viss tā kā tās 2 grāmatas par to, ko māca Oksfordā un ko nemāca Oksfordā. Par cik mēs esam podcasts Cēsu rīts, Cēsīs arī ļoti daudz jaunumu par šīm mazajām dienām, un viens no tiem jaunumiem par viņu izstāstīs mums būvniecības Kristaps. Man tas gods, par kuru no visiem, par Raini, ja? Par Raini, jā. Jā. Nu, Raini nodeva beidzot. Beidzot varēsim biroju vērt vaļā. Taisīt. Jo tu redzi, mums nav vietas tā komanda, kas mums tur. Jā, es gribēju teikt, man likās, jūs esat divatā parasti, bet viens producents, operators, kas vēl... Gaismotājs vienmēr ir piedzēries stūrī. Tas, ka tas, kurš ēd to skailgliemežu lejā pie parka un uzdzer aliņu, tas mums īstenībā ir gaismotājs. Bet jā, beidzot tā nesmukā ēka ir pabeigta. Viņi reāli nesmuka ir. Jā, man tagad kā jaunajā versijā man ir labāk. Nē, nu ir labāk, bet man nepatīk tas sarosējušies prikals. Tu nesaproti vienkārši. Nē, es nesaprotu, jā. Tev patīk māja ar 4 slīpu jumtu un 2 logiem, 1 durvi, ja tā kā durvis pa vidu, loks tā kā uz malu. Lai var uzzīmēt. Nu, jā. Lai var viegli paskaidrot draugiem, kuras dzīvo. Kā tu māju, kā nu jums, nu kur? Ko jūs māju neesat redzējuši? Loks kantaini tiekšā, kas... Aplīši nāk. Jā, tas kursteņi nākš, tas korķi viļķīts laukā. Tas normālā mājā dzīvo. Jā. Tas ir Bauhaus dizains, jaunais Bauhaus dizains, un tāpēc arī tā blakus... Mākslas, tā ir vienkārši, laikam, biroja ēka. Tā ir biroja mākslas skola ir vēl tālāk. Tad mākslas skola vēl būs. Jā, tas ir 3. Un cenāk mākslas skola vācās ārā no savas foršās sarkanās ēkas. Ne, tur kāds laiciņš vēl būs jāpagaida. Jā, tas ir... Mākslas skola taču ir izvākusies jau kādu laiku. Nevis mākslas skola ir izvākusies, bet daļēji, jo tāpēc, kad mākslas skolas, mūzikas skolas tās ceļa krustojus, jo man reizēm bērns jāved ir mācīties klavierus uz koncertzāli un reizēm uz vecpilsētu. Tajā vecpilsētā visu laiku ir, visu jau mūžu bijis. Blakus tajā baznīciņiem. Jā. Baznīca bez draudzes, ja tā ir. Jā, viņu aizklapēc. Tā, klausties tātad. Man ir ideja. Man ir ideja. Nav baigi daudz tādu baznīcu bez draudzes, vai ne? Nu nav daudz. Jā. Nu ir jātaisa. Jātaisa augšā. Draudze vai... Draudzi, jāsāk jau ir. Nē, bet īstenībā šis varbūt interesanti. Sākam ar baznīcu šoreiz. Draudzi pielasīsim klāt. Vai no tā, ka baznīca ir tā kā reliģijai, un tad draudzi nāk vienkārši uz baznīcu, jo tā baznīca ir priekš tās reliģijas? Baznīca, jautājums, vai baznīca nav institūcija? Man par šo ir sarežģīti pateikt. Katrā ziņā man būtu ko teikt. Mana oma tajā baznīcā gāja, es arī tur kā 2 reizes biju bijis, bet viņi drausmīgi veci un drausmīgi augsti. Tur ziemā nemaz nenotika nekas, jo tur viss tā kā Omas sala. Un tad, jā. Nē, es domāju, ka mēs varētu uzorganizēties. Tas nebūtu baigi sarežģīti. Jautājums par to ticību. Es neatceros, kādā sakarā man šis bija jāmeklē, bet es meklēju, kurš dabūna nodokļu atvieglojumus, kādas reliģiskās organizācijas. Jo tāpēc, kad es iedomājos, ka varētu atvest uz Latviešu to pastafariāņu, tos, kas tic nūdeļu dievam lielajam. Nē, tas bija kā joks, protams, jo es īstenībā, lai cik tas liekas dīvaini, es īstenībā lasīju Bībeli, abas versijas diezgan vairākas reizes, un es uzskatu sev par īstenībā tādu oldschoolīgu gnostiķu jūdeis, tā kad es īstenībā, man šis jautājums manā prātā vismaz ir atrisināts, bet atkal tas nemaina to, ka humors eksistē mums arī mūsu galvā, un skatījos, vai mēs varētu Latvijā uztaisīt tādu nelielu tādu atzariņu tai baznīcai. Vēl es atceros, tas bija pēc tam, ka es izlasīju ziņās, ka pateicoties tam, ka eksistē ticības, kuras drīkst apiet noteikumus par izskatu pasas bildēs, piemēram, musulmaņi, tad Austrijā, man liekas, ka Austrijā bija cilvēki sākuši cīnīties par to pastafariānismu, tāpēc, ka viņiem tas reliģiskais apģērbs ir makarons, tas te uz galvas, tas makaronu duršlāks, jā. Un viņš izcīnīja to savēju, to tiesību. Un pateicoties tam, es meklēju, kas, ko varētu. Un izrādās, ka Latvijā tu drīkst skaitīties reliģisku organizāciju tikai ļoti specifiskos gadījumos. Tev ir jābūt apstiprinājušam par sektu nodalījumu tātad no galvenās reliģijas vienai no, ja es nemaldos, 4 galvenajiem novirzieniem, kas man liekas diezgan, tas manā prātā neliecina par reliģisku brīvību vispār. Un es domāju, ka tur vajadzētu kaut ko darīt. Es domāju, mēs vienkārši esam nokavējuši visu reliģisko brīvību.
tagad mums ir reliģiskā ierobežotība. Kādā ziņā? Nu tā, ka nevar taisīt jauns. Var, taisi. Nu, kā taisa, bet jā, nedabūs nodokļu atvieglojumu. Bet interesantāk, kam ir jānotiek, lai mēs dabūtu tos nodokļu atvieglojumus? Cik ir jābūt, vai man jāsalās 100,000 cilvēku paraksts? Tas ir vairāk nekā ir Latvijā vairākas no apstiprinātajām. Kuras bija vairāk? Man liekas, ir tādas, kurās ir kādi 15 cilvēki, un viņi dabūna tos nodokļu atvieglojumus. Un tad, un atkal, es esmu tikai par reliģijām, viss kārtībā. Mums tu vienkārši iesniedz papīru un tev apstiprina. Nē, tur bija kaut kur rakstīts, ka ir jābūt valdība. To nevar darīt, kamēr tu neesi dabūjis zīmogu no ebrejiem, vai no pareizticīgiem, vai no katoļiem, vai no noskaidrot, kā to zīmogu dabūt, tu nenoskaidroji. Es esmu rakstījis uz ebreju biedrību, bet man neatbildēja. Kur sēž tas ebrejs, kas varētu mums zīmogu uzlikt? Kur ir lielais ebrejs? Bet jā, katrā ziņā šis ir interesants jautājums. Īpaši tieši Ziemassvētkiem nākot, vai ne? Un es domāju, ka mēs varētu būt tāds projektiņš, cēs projektiņš. Man atkal ienāca prātā, mēs varētu vecrīgi dot amišiem. Un tad vecais jādod amišiem, un tad tur jātur zirgiem, un tas būtu ļoti autentiski. Tā kā cilvēkiem būtu interesanti braukt skatīties, kā reāli viduslaikos dzīvoja, tad tur karietas. Bet mēs neesam tālu no tā. Ir vecpilsētas cilvēki. Protams, te ir jautājums par to, kā cilvēki redz vecpilsētu pēc kāda laika, bet mēs bijām kaut kur bija draugiem LV, tur tās Konrāda mājas apspriešana, un paklausies par to projektu, un tur bija viens džeks, kas teica, ka vispār vajag lampas viss slēgt laukā, bet tas ir gaismas piesārņojums. Bet, padomā, un pa naktīm, un tad mēs ar kaimiņu tur bijām, mēs atsēdāmies, mēs domājam, paga. Bet ja tā padomā, kam tad ir paredzēta tā vecpilsēta, vai ne? Un īstenībā tas baznīcas tornis, nafīgi mēs viņu izgaismojam, tā ir tīri gaismas piesārņojums. Un elektromagnētiskais lauks nav ētera piesārņojums. Mēs varētu atdzīvināt to laika veci, lai tādu vīriņu ritīgi sagumbuši muguri. Jā. Sietu Latner, čals. Sāka visiem, cik pulkstens. Pulkstens? Uzmanīgi ar šitiem sātanīs gudrojumiem. Pulkstens. Atradies viņam pulksteni. Viņš rāda ar roku, kurā vietā ir saule. Visu dienu norāda. Paga, saule šitā. Zeme nav jau apaļa, vecīt šit. Ne. Jā, šitā. Tagad saule kaut kā. Kā plakana zemiešu pulksteni. Kā plakanās zemes cilvēki var norādīt uz sauli. Tu domājies, bet tas tik interesanti. Lec. Tad viņi noriet. Un tad viņi iet pa jūru apakaļ. Bet jautājums viņam ar pirkstiņu parāda, kur. Tu viņu uzvelk apaus un aiziet pa kreisi. Bet tas ir tik interesanti. Varbūt tur saule viņiem šitā riņķo. Tā, mums vajag savākt kaut kādu kolektīvu ar cilvēkiem, kuri ir fringe, tā kā versiju teoriju piekritēju. Jo es gribētu šo jautājumu. Es sapratu. Ja zeme ir plakana, varbūt otrā pusē zemē arī kāds dzīvo, un tad tā saule tiešām iet šitā. Vecīt, ja zeme ir plakana un otrā pusē viņai kāds dzīvo, tad kāda ir starpība starp zemi, kas ir plakana un zemi, kas ir apaļa? Tad mēs tehniski varam uzskatīt, ka zeme šajā tavā izpratnē ir plakana. Vienkārši viņa pa vidu viegli uzblīdus. Varbūt tas ir tas, kam viņi tic. Jo tas ir interesanti. Jo tajā brīdī izrādās, ka abiem ir taisnība. Gan apaļās zemes piekritējiem, gan plakanās zemes piekritējiem. Viņi vienkārši ir plakana, bet viņas plakanības koeficients ir tik neliels, ka viņi no apaļas praktiski nav atšķiram. Viņiem ir šķīvis vai globus, un kā viņi tā kā uz karti var parādīt. Šķīvis? Tehniski tu jau karti arī izrullē, vai ne? Jā, tas gan. Bet tā telpiskais parādījums, kā viņam... Telpiskais, jā. Nē, man patīk versija par to, ka ja cilvēki, kas apšauba to, ka mēs esam izsēduši, izsēdinājuši cilvēku uz mēnesi, tad viņiem jāsaka, mēnesis, tu tici tādām muļķībām? Mēnesis. Bet tas ir tā kā, paskaties, padomā, Padomā, do your research, mēnesis. Nav tāds mēnesis, kas tāds var ir. Tas tu redzējis. Izdomāta lieta. Tu esi bijis tur, ka tu vari pateikt, ka viņš eksistē. Bet īstenībā par šito mēs, tagad pārkāpjam drusku to racionalitātes robežu pilnībā, vai ne? To atomu es redzējis. Tu zini kādu cilvēku, kas ir atomu redzējis? Ne. Un tagad man ir jautājums, ir kāds cilvēks, kas ir atomu redzējis? Nē. Un tagad šito iedod man tagad lūdzu, ja? Tiešām viņi nepielāk tik ļoti. Kā tu vari pievilkt kaut ko, kas ir atomu izmērā? Jautājums ir, ar ko tu viņu pievilks un uz kā tu viņu noķers? Ko tu viņu laiž tajā hadronu pātrinātājā? Tur jau ir elektrons, bet tos jau viņi neredz. Viņi jau vienkārši detektē. Viņi uz sajūtām. Viņš ieliek roku. Ir. Sajūtā. Vēl drusku uzkarsē.
Tā kā jā, redzat, ir tādas vietas, kur zinātne ar nezinātni sastopas. Es vispār esmu, man ir interesanti, es esmu interesants pārliecības cilvēks, bet es kādreiz varbūt šo arī Patreonam atstāsim, jo. Tas ļoti tāda īpaša lieta, jo nosaukt tā kā sevi par interesantu ir viens, bet kāds cits pasaka, tu tāds interesants čalis. Man ir cilvēki, kas tu pasaki, es saku. Tagad tu pasaki tāds izklausās bišķi tā kā. Tas izklausās patiesāk. Tāds interesants. Kas vēl cēsīs ir noticies starp visu to, kas cēsīs nav noticies? Varbūt jūs vēl kaut ko zinat? Stacijas laukumu atklāja. Jā. Mums ir atklāts stacijas laukums. Jau bija braukāties? Es biju viens no pirmajiem. Jā, viens no pirmajiem, bet jārēķina uz to cilvēku daudzumu, kas dzīvo Cēsīs, īpaši mūsu pusē sliedēm, tas nav baigais sasniegums, bet es biju viens no pirmajiem, kas noparkoja savu mašīnu jaunajā stāvvietā, kas ir mūsu puses, tā kā sliedēm, aizsliedījā. Jā. Okay. Tur ir gatavs. Viņas vēl nebija gatavs. Viņas tur vēl pulēja. Tad es piestāju un es paprasīju, vai es drīkst atstāt mašīnu. Man ir autobus jābrauc. Viņi teica, jāatstāja. Es atstāju. Un es sajūtu, kā Eiropā? Ja labāk tas ir gigantiskais dzeltenais klubs. Mēs esam tuvu. Es domāju, mēs tuvojamies Eiropai diezgan ātriem soļiem. Jā, bet to piena kannu māju beidzot bišķiņ smukāk uztaisīja. Kas ir piena kannu māja? Tā grāmatu mainīta. Bet viņi pārvietot, man liekas. Viņai pārvietot, viņi tagad no reāla metāla uztaisīja. Tagad viņi bija no piena pakām. No piena pakām? Jā, tas sudrabai bija piena paku iekšā. Pareizi, es tagad atceros. Jā, tas bija dakstiņi. Jā, tā kā dakstiņi tagad ir reāli no metāla uztaisīja. Bišmukāk. Es uzkarsīs vasarā un tad siltum piesārņojums un vispār. Bet galvenais, beig interesanti, ka tā ir grāmatu apmaiņas vieta, kas atrodas blakus pilsētas bibliotēkai. Tas tā kā zina, tas loģikas solis. Grāmatas! Tev blakus rakstīt bibliotēku lieliem burtiem, un bibliotēka, kurā var iet jebkurš cilvēks, pierģistrēties un paņemt jebkuru grāmatu, kas tur atrodas. Jā, bet tu nevari cilvēkiem, kas negrib viņas nest atpakaļ. Jā, tas ir tā kā vienkārši savākt. Tas ir, vai nolikt. Es aizēju un nolieku savu Adolfa Hitlera grāmatu, paņem to, ko Marks uzrakstījis, ir un viss. Tad es skatos, kas ir interesanti. Filozofijas mainīja. Bet ir Adolfa Hitlera grāmata latviešu valodā iznākusi, pāris nezinu, vai tu zinās, bet es viņu arī esmu lasījis. Nav baigi literāri, ļoti augsts tāds literārs darbs. Bet... Mēs viņu nepazīstam viņa literāriem darbiem. Viņš nav pazīstams. Viņš kā mākslinieks ļoti īsti brītiņi bija pazīstams kā neveiksmīgs mākslinieks, bet tad kaut ko viņš paliks politikā darīja. Neatceries, kaut kas bija tāds. Kaut kāds viņš nebija kaut ko, bet tas bija prom, tas no mums bija kaut kur Vācijā. Kurš pie mums viņš nebija, ne? Man māju būvējuši, tas ir tik interesanti, man māju ir būvējuši vācu karagūstekņi. Un tajā brīdī, kad man šo pateica, tajā brīdī, kad tu pasaki latvietim, kad māja ir būvējuši vācu kara gūstekņi, tu iedomājies vāciešus, kas ir saņemti gūstā. Bet nē, manai māja ir būvējuši gūstekņi, ko es saņēmuši vāciešu gūstā. Tas ir tik ārkārtīgi. Es pirmo reizi, kad šo izdzirdēju no kaimiņu, man tāds vienkārši prātā, kā tas ir iespējams. Bet kāpēc? Kāpēc viņi tā kā tika brīvi un tad viņi uzbūvēja, nevis kamēr viņi bija gūstā? Tas man jāprecizē. Tā kā es gūstā, nav ko darīt. Nē, viņi kā kara gūstekņi tika izmantot kā darbspēks. Es domāju, ka tā arī bija. Jā, bet kas tajā mājā dzīvoja pirms tam tad gadījumā? Kāpēc viņi bija tik svarīgi? Vienkārši cilvēki vai? Nē, tas ir garš tās, kuram nav jēgas tagad pievērsties. Bet jā, tur ar visu vecās tās dzeloņu drātas mēs ņēmām laukā, tā, kad mēs māju, tā, kad mēs jaucām grīdloku. Tur visi no kara laikiem vēl bija palicis vēl vecs viens. Pie Mego būvēja jaunu ēku. Un es esmu noskaidrojis, kas tā ēka ir. Kur? Kas? Pie kāda Mego? Pie lielā Mego. Vienīgais Mego Cēsīs. Tas lielais dzeltenais klucis. Pāris liediem? Šai pusliediem. Jā. Ok. No Mego pa labi. Turpina vienkārši ceļu atjaunot. Nē, no Mego pa labi būvē ēku. Es esmu noskaidrojis, kas arī tur būs zobārstniecība. Cik viņus te jau tagad mums drusku tā kā pietiek? Bet tur ir tā kā... Zobārstniecība, ņemot vērā, no kā viņi būvē to visu. Bet mums prasītos nabāku zobārstniecību. Un pie tā vēl pie Mego pie stacijas. Kurš tur ies tā kā? Nē, kā vienkārši 24/7 zobārstniecība bārs, līpsvītra bārs, kroks to atnāk. Zobu bārs. Ie, Mego uz Belaša nolauz zobēju uzreiz zobārstniecību. Uz Belaša nevar zobu nolaust. Vai tu esi sastapies ar zobiem kaut kādiem tur? Vienkārši tu esi pārāk nepareizi uz Belaša sēdes. Tu esi tā kā zolīdos, tos maisiņā. Tos, kur tu vari izsekot sugai dzīvnieku, kura gaļa tur ir iekšā. Vismaz kaut ko. Es
es katru rītu braucu vilcienu uz Jūrmalu, un tad man iet garām tām belašnīcām. Viņi katru rītu ap to laiku, kad tos belašus atved, es nāku, un viņi tādā rītīgi, netīrā, tumši zilā termokastē viņus ved. No maisa, viņš jau maisiņā ielikts un ņem ārā. Un tur 3-4 vietas viņš tā kā pa tā visām vietām apstājās, tur iedod to savus belašus. Tik garšīgi. Bet vislabāk, es saskatu šo, es šodien no tevis klausos, un es tāpat kādreiz viņu paņemu. Bet esmu atradis centrāla tirgu, kur ir Azerbaidžāņu onkls, kur atradis gadus 10 jau atpakaļ. Tas Azerbaidžāņu onkls gan vairāk nav. Es pieņemu, ka viņš varbūt kaut kas ar viņu noticis. Belašos viņš ir. Bet mums bija... Mēs noskaidrojām, ka viņš ir Azerbaidžāns. Es neatceros ļoti smieklīgā kaut kādā veidā. Mēs ar draugiem kādreiz katru sestdienu braucām, rāpojām, kā nu kurš tika uz centrāla tirgu. Jo tur varēja... Tur pavisam senos laikos. Jā, 10 gadus atpakaļ varbūt. Bija tad, kad vēl vecais bija šis paviljons, kaut kāds tur dārzeņi vai kas, tad tur vienā stūrī varēja savākties, un tur varēja gan alu iedzert, gan kvasu iedzert. Tad vēl nebija nekā gastrotirgus nekas. Un tad es atceros, ka bija neatbildēts jautājums, kādā valodā viņi runā savā starpā. Tā kāds pēc pāris aliem bija pietiekoši drosmīgs, lai aiziet pajautāt. Un onkls atzinās, bet tikai bet viņš pateica, ka viņš ir azers, bet tad viņš pajautāja, bet kas no tā? Nu, tā kā vai, jo tāpēc, ka viņi tur kaut naidojās ar armēņiem, laikam Jā, viņiem tur savas lielais neic katrā ziņā. Man baigi pateikt dzīvot cēsīs, mums nav baigi daudz krāsaino. Kā mana oma vakar viņas nosauc. Mana oma vakar viņas nosauc pa kūpinātajiem. Dieniņ, tētiņ. Es to nesaku, bet... Mums ir, cik es zinu vienu, un viņš ir labs. Jā, viņš to kebabus taisa. Viņš taisa kebabus. Tas nav stereotips. Tas nav stereotips uz cēsīs. Nē, es viņu pazīstu. Īstenībā es esmu trakākā stereotipā iekritis drusku nekā jūs. Nu labi, īstenībā nē, jo jūs esat diezgan rasistiski. Bet viss cēs rasistiski. Bet tikai tāpēc, ka viņas neredz tos citādākus cilvēkus. Bet es iekritu vienreiz ar viņu nelielu slazdāju. Viņš bija pilnīgi parasots. Viņš ir turks, bet īstenībā viņš ir pakistānietis, kas Lielbritānijā ir nodzīvojis lielāko daļu no savu mūžu. Man viņš teica, viņš no Saudārābijas vispār ir. Nē, vai no Jemenas. Jā, viņš vēl melo. Viņš nemelo, viņš stāstus. Rabbit food. Bet viņam ir pakistāniešu kaut kāda, man liekas, radi un kaut kas tāds. Jā, pareizi, viņš nav no Pakistānas, bet viņam Nu, un es nekāpēc viņš no Turcijas vispār nepajautājot viņam šo, un es vienreiz sapazīstināju viņu ar vienu turku sievieti, ar kuru es iepazinos vilcienā, bet izrādījās, ka viņa no kaut kādām naidīgajām kaut kādām pusēm, un viņi iecerot, īsti negribēja sarunāt. Bet tas nebija speciāli, es gribēju palīdzēt. Jānis gribēja redzēt action, tā kā es taču nezinu, kas viņi, un tajā reģionā, zin kā, tas nav tā kā pie mums, čivli ar Latgali savedīs kopā, vai ne? Nu, viss jau būs kārtībā, bet tur reizēm nav baigi kārtībā. Nu, nebija tā, ka viņi kliedz viens otru, bet es redzēju, pēc gaisotnes redzēju, ka viņi tā kā nav. Tu esi smagi kļūdījies, jā, to savu manevru. Tā kā tā. No cēsu ziņām vēl kādam kaut kas ir? Pateicis ļoti interesanti. Cēsu ziņām. Platuvē. Nu, cēsu. Ir cēsu? Nezinu. Paga. Nu, sakiet man. Cēsu? Cēsu. Ne, viņš teica tāsu. Bet ir cēsnieks. Nevis cēsnieks. Ak, dieni. Labi, cēsīs vēl kaut kas noticēs? Iededz eglīti. Jūs bijāt. Tas jau to jūs izrunājāt. Ja? To mēs izrunājam. Tur es biju ar bērniem, un tad mēs bijām pie Ziemassvētku vecīšu runāties. Ziemassvētku Ilmārs vai kaut kāds krutāks? Es atvainojos. Ziemassvētku vecīšu. Ilmārs. Es nekā tu viņu sauc, es viņu sauc par Ziemassvētku vecīšu. Ilmārs ļoti aktīvi reklamējās CS grupā. Sapratu, kas notiek ar CS grupā? Es vispār neesmu, tur bijis man pat 900 neizlasītas ziņas. Nu, tad pēdējais laiks to taisīt vai nav? Kas tur bija? Tur puzles mainījās, puzlēm atkal mainījās. Tad, jā. Sapratu, tā ir šo foršu tēlu. Puzzle exchange, jā, jo tu diez vai vienu puzzle liks divreiz. Vienā brīdī pacēlās ļoti izteikti jautājums par to, vai no nozieguma vietas drīkst, kuram ir tā atbildība, un tad tur bija divas puses, kur vēlreiz. Uz Vaļņu ielas viena mašīna iebrauc otrā un aizbrauc prom, un tad tur kaut kāda tanta nofočējas to un saka, šitā nevar darīt, brauc atpakaļ, un tā kā tad viens saka, uz policiju, otrs saka, nav vairs jēgas, un tad tur... Kā nav vairs jēgas? Tāpēc, ka visi ir nopublicēti. Jā, tur, tev īsti nav pierādījumu, tur baigās. Jā, noteikums neviens nav lasījis. Visi grib būt labi, un tad tu beigās tev uzbruk vēl. Tas kā tiem jauniešiem, kas pīpēja pie tā veikala. Jā, es atceros, stāv pīpēja mani fočē, bļed. Cik var? Pasaks aizēja mammai, tagad pasaka, ka pīpē. Nu jā. Un bija vēl ļoti asa diskusija par to, vai drīkst dzīvnieks dāvināt Ziemassvētkiem.
tur bija viena māte meklēja 2 kaķīšus saviem bērniem, dvīņus, ieteicams bija. Un tad pārējie dzīvniekus dāvināt. Jā, un tad viena prasīs, grib uzdāvināt saviem bērniem kaķīšus, un vispārējie, nē, tu nedrīkst dāvināt Ziemassvētkos dzīvniekus, dzīvnieki nav dāvana. Ļoti ļauni izturējās. Kā tas ir domāts? Šis ir viens no tiem wokeness līmeņiem, kurus es nekad nespratīšu. Man nedrīkst dāvināt dzīvnieku, jo tāpēc, kad slikti ir dāvināt dzīvnieku, jo dzīvnieks nav dāvana, ok, labi, bet kā acīs? Dzīvnieku acīs? Man liekas, ka tur... kas ir dāvana un kas nav. Ka tie cilvēki īsti nesaprata to, kurš to dāvina. Nevis tu dāvini kaut kā, nevis es tev kā Kristaps dāvinu tev Jānim, bet tu kā mana mamma dāvina man, un tā kā mana mamma jau uzņemās to atbildību par to dzīvnieku. Es gribētu cerēt. Man citi ir uzdāvinājuši tā žurku. Citās ziņās man to dāvana. Man ir uzdāvinājuši tā žurku, viņi ilgi diezgan nodzīvoja kojās. Es tad aizbraucu uz īriju, un tad viņi nobeidzās. Bet man viņi kojās dzīvoja, un kojās nedrīkstēja būt mājdzīvnieki, mēs viņus slēpām skapī visu laiku. Jums bija geju žurka. Viņa jau neiznāca no skapī. Jā, no skapī viņa neiznāca. Kāpēc tu geju visu laiku? Tāpēc, ka skap. Man ir naids. Bet mēs vienam draugam uzdāvinājām bruņurupuci viņa dzimšanas dienu, un tas viss notika pirtī, tā kā, un mēs viņu uzdāvinājām. Bet bruņurupucim tas liekas varbūt arī. Tur bija, visi jau bija ļoti labi ierēbuši, un tad mēs to bruņurupuci viņam uzdāvinājām visu akvāriju, un viņš teica, man īsti nepatīk bruņurupuči. Viņš bija kaut kur klasē pateicis joku pēc, ka viņam patīk bruņurupuči. Mēs braucām uz Valmieru speciāli, tur ar visu akvāriju pa 40 eiro dabūjām bruņurupuci. Beigās mēs viņu atdevām viņa māsai. Bet jā, bruņurupucis mājas sev atrada. Jā, bet es brīnos, kā viņš tā kā izdzīvoja to tusiņu. Viņš tā kā otrajā stāvā zem gultas visu pasākumu pavadīja. Jā, es domāju, gan jā. Vienkārši neviens viņu neatrod. Tāpat kā tu noteikti. Nē, es virs viņa gulēju pēc tam. Man ir jāuzdāvināt, bet es laikam piekrītu, ka tu nedrīkst cilvēkam, kas nezina, ka viņam dāvināt dzīvnieku, tas skaidrs. Bet cilvēkam, kas ļoti gaida šo dzīvnieku, uzdāvināt šo dzīvnieku, tu neredz vispār nevienu, varbūt tāpēc, ka tas ir tā kā necieņa pret dzīvniekiem, bet atkal jau kaķis jau nezina, ka viņš ir kaķis nezina dāvanas konceptu. Tu vari tikai iedomāties, ka kaķim tas ir necienīgi, bet tajā brīdī problēma jau ir ar tevi, nevar to kaķi. No, jā. Bet man liekas, ka tieši dzīvnieki izmērā no suņa un uz leju ir negaidītas dāvanas. Ja domāju, es tev ēzeli uzdāvinātu. Tu zini, ka suņi ir izmērā no šitā. No jā, suns un uz leju. Ja domāju, es tev ēzeli uzdāvinātu. Bet ir tādi Šetlandes poniji, kas ir mazāki par lielākiem suņiem. Tā ka tehniski tas vēl joprojām iekļaujas. Ja tu runā, tad saki, ka sugu vismaz suņa. Suņa no suņa līdz... No jā, bet tas ir tā kā where do you draw the line? Zini to zīmējumu? Jā. Tipa, kur tu beidz ēst, un tad ir apvilkts apkārt zirgam. Kur mēs bijām ar sievas, netrūs, mēs bijām kaut kādos šitos Itālijas kalnos. Tur es atvedu zirga skaidiņas džekiem, tad mēs pēc kādu laiku mēs bērām zirga skaidiņas pāri lietām. Kas ir zirga skaidiņas? Zirgs, kas ir... Kā tāds zirgs? Sarīvēts. Cilvēks, kultūras cilvēks. Zirga skaidiņas. Megot var nopirkt zirga desu. Viņa gan sauksies īpašā jubilejas desu. Bet mēs taču visi zinām, ka tā ir zirga Tas zirgs tur veiksmīgi nebūs minēts, bet tam taču nav nekāds nozīmes. Tur rakstīts liela lops. Lops viņš ir liels diezgan. Tu belašs, tev ļoti garšo te mego belaši. Ko tu zini, kas tur liekas? Tu sagaidi, kas tur būs iekšā. Nē, es nezinu, pagaid, jūs kaut kādu līniju pie kā ēšanas. Nē, es esmu tikai par to, protams, lai mazinātu lai kaut kādā veidā ar savu rīcību mazinātu ciešanas, bet... Savas. Jautājums, ko mēs definējam ar sevi, protams, loģiski, savas, bet tu esi daļa arī no manas pasaules, vai ne? Tā kā es esmu interesēts mazināt ciešanas arī tev, un es esmu interesēts, tas ir filozofisks jautājums, bet loģiski, ka savas. Filozofisks jautājums. Ja mēs mēģinātu tikai citu ciešanas mazināt, tas nomirt badā, vai ne? Mana laikam tā līnija būtu, ka tu viņam papraši, kā tev iet, un viņš tev var atbildēt. Vot, zini, man atkal, es teikšu tā. Es esmu par to domājis. Es esmu tiešām par to domājis. Ja es būtu izsalcis, es tev apēstu 1, 2 vispār bez variantiem. Bet, 3 es diezgan liels. 3 īstenībā, jā. 3 un 4 nedēļas man paiet. Bet es censtos, neko es nelaistu galvenais vējā. Es apsolu. Svecēs, ziepēs, mēs varētu pasarēt eļļas, lampās, mēs varētu izliet normāli. Bet tā tad... Vecpilsētu izgaismot. Mēs cēst pilsētas ekli varētu normāli izgaismot veselu sezonu. Bet labi, tātad, bet es domāju par to, ka tu domājies, piemēram, gorilla. Bet viņš ir tik tuvu cilvēku vai šimpandes. Ēstu? Jā.
Viņš neatbildēs man. Vai es viņu nokautu? Nē, bet ja man viņu pasniegtu, jā. Kāds cits nokāva. Jā. Es biju vienbrīd šis kaut kāds pjurists. Es domāju, ka man vajadzētu kaut pašam savu gaļu. Es vēl joprojām gribu pārbaudīt, vai es to varu izdarīt. Ne, pēc vecmāmiņas es apstājos. Vecmāmiņas gaļas vai nokaušu? Pēc vecmāmiņas es vai... Es saprotu, ka tas stūmīgi. Šobrīd es savu gaļu dodu kaut citiem. Pie kā mēs palikām? Jā, tā tad... jā, nu, protams, kad es... īstenībā, tu jau nevari nekā aplocīties šim apkārt. Nu, protams, kad es ēdu gaļu, vienlaikus, ja tas ir manos spēkos, tad es mēģinātu kaut kā darīt lietas, jā, kad es mazinātu ciešanas, bet visādi citādi, jā, nav tādas līnijas, ko es novalku. Kā tev liekas, pie kura lopa tu varētu viņu vairs nenobeigt ar rokām? Tā kā tīra roku spēku. Tikai roku spēku. Pie zos. Zos īzi. Zos tur. Es domāju, tur. Viņa koži. Par to jau nav jautājums. Jebko, ko var atsist pret sienu, tas man liekas. Bet bruņuropots īstenībā to ar bruņām atsit pret sienu, jo nekas nekaiš. Nezinu, kur tas čalis ir viņš. Vai viņš jau ir dzīvs? Ļoti liela suni nevarētu nožmiegt ar rokām. Jā. Ļoti liela suni nevarētu. Vai ļoti spalvaina suni. Kāpēc? Spalvaina. Tu domā, ka tu nevarētu nožņaukt suni? Ne šitā, bet šitā drīkst. Jā. Tā es ar kāju arī drīkst. Bet tad jau es cilvēku varētu nožņaukt. Tad ejam augstāk. Govi. Cūku, man liekas, nav iespējams. Man liekas, ka govi nevarētu nozist. Govi taču nav iespējams. Es esmu dzirdējis to stāstu, tur kungi ar vālēm to govi pusstundu sit un nedasit. Jā, Kropla govi. Ziemassvētku gars mūsos visos ir piedošanas gars. Cūku, man liekas, ka sivēnu vēl varētu, cūku nevarētu. Nē, es esmu piedalījies cūku skaušanā. Sarežģīti, mehāniski sarežģīti. Ko tu darīji? Kas tur nav sarežģīti? Cīri vēl otru galvu pa galvu. Kā tu rīklē iekšā, piesied viņu galvenais, lai viņi neskrien visu un iedur viņai. Kāds ir mācījies? Tu kaut kādās dīvainās metodēs iegāji. Es esmu piedalījies cūku. Ļoti patīk. Runājot par dzīvnieku uzdāvināšanu, es atzīšos, tas iespējams galīgi nav forši, ko mēs izdarījām, bet mēs visi esam bijuši drusku jauni un drusku stulbi. Mēs uzdāvinājām uz vecpuišu balli cūku mūsējiem vecpuisim, bet viņam bija pašam viņa jānokauj. Tā kā nokāva un uztaisīja sašļiku, vai vienkārši nokāva? Jā, tā arī. Es pats viņš pēc tam runāja un griez vaļā un dalīja, bet Pastēt arī vai tikai iekšā? Nē, tur bija tā, ka mums bija svarīgi vienoties, jā, ka nekas no tās cūkas nepaliek pāri, un mēs visu gaļu beigās neizcepām, bet mēs sadevām tiem zemniekiem, viņi bija plānojuši kaut jebkurā gadījumā. Okay. Tā vismaz... Tā, mēs tikai paņēmām kaušanu, nebija tā, ka mēs paņēmām, mēs joku pēc nogausim cūku, viņi bija dead man walking, tā, ka tur nebija variantu. Jā, ķidāt to dzīvnieku, es domāju, ka būtu mazākā problēma. Mums šitāds bija gadījums, 2 reizes bijām makšķerēt, esam miljonus reizes bijis makšķerēt, 2 reizes noķērām zivu, vienreiz noķērām ielikām viņas paini un davai uztepsim viņu uz grila ritīgi, bet tāda, šitāda līdeciņa. Tas bija privātajā dīķī, Šitāda līdeciņa, ja? Tur apņem šitāda. Muguras biezums. Muguras biezums. Tā bija, jā. Un mēs viņu ielikām spainī, iedavām vārdu Arvīts. Un pēc tam neviens negribēja kaut Arvītu. Nē, un tad pienāk tas brīdis, ka Arvīts jāsit, grils jau kurās, viss kārtībā, un es paņēmu koku, nostīšu to Arvītu. Es paņēmu to koku. Arvīts maita sit pretī. Netrāpīja pa galvu, bet trāpīja kaut kur pa vidu tai zivī. Dieniņ, tēti. Tā kā no tā zivs nekas nepalika. Tā kā Bruno bija nošķiests iekšā. Viss vienkārši. Un otro reizi mēs bijām makšķerēt, noķērām normālu līdeku. Un tad bija viņa ātri jānosit. Un skatos, nekas nav Bruno rokā kola, un es viņu kolu to zivs klapēju. Ar plasmas kolas pudeli. Jā, es nosit. 3 sitieni. Bet jūs... Īstenībā, kā jūs to varat? Labi, es pat neesmu makšķerēt. Viņa beidz lēkāt. Tā, ka tu noķer lielu zivu, kur tu nevar atstāt dzīvu laivā, jo tāpēc, kad viss pārvēršās hausā, tu viņu apmet tā kā ar kājām gaisā, viņai šeit ir, tur ir viens tāda vietiņa, kas jāuzsit ir uz kantītes. Mēs ar pudeli. Viņš gan, tas nekad nav, uz laivas kants, tā laiva iedot līdz, vai ne? Tur drusku ir asins, bet jūs stāst izklausās diezgan... Mēs vienkārši neesam profesionāli makšķernieki. Mēs ļoti barbariski rīdzinieks. Es esmu rīdzinieks, kas ir piedzimis uz otras Rīgas. Jā, bet cik reiz tas bija makšķerēt? Ļoti maz.
Ļoti maz. Bet viņš gan jau noķērs vairāk pa mums. 100 punktu. Nē, noteikti. Tā ir kā audzētavās makšķerē. Diezgan. Viņš neko nav noķērs. Es neesmu neko noķērs. Es kaut kāds šitāds esmu. Man ļoti patīk makšķerēt, bet es nemāku. Tev patīk laivā dzert, nevis makšķerēt. Es gribēju teikt, kas tev tieši patīk no tās makšķerēšanas? Man ļoti, nezinu, no rīta uz ūdens ļoti forši relaksējoši. Toreiz jau arī nebija ko dzert. Nu, tas ir tāds, tā kā tāda Savu veidu meditācija. Savu veidu meditācija. Jā. Bet vai tie, tā ir māksla, acīm redzot, savā ziņā. Tas ir tā kā hobijs, jo ir interesanti, ka tev jāatraušās kaut kur tālu prom no mājām. Katram ir savs. Katram ir savs, jā. Labi, cēsīs laikam, ka vairs nekas tāds baigi īpašs. Vai jūs vēl kaut ko zināt? Kaut ko tādu? Lietām, kuras mēs vienkārši palaidīsim garām speciāli, jo viņas nav būtiski. Rakstīts. Mūsu pēdējā drūve es nepaņēmu. Bibliotekāri ieguva, Cēsu novada bibliotekāri ieguva Bibliotēkas čempionu titulu. Labākā bibliotekāra ar bērniem titulu. Ok, te ir ko šķetināt. Vai bērnu labākā bibliotekāra? Es nezinu, kā bibliotekāri bērniem. Tas tā kā cīsiņi bērniem, ja? Jā, vai bērnu cīsiņi. Pēc kā tu rēķini, te bērnu aptauja tāda ir kaut kāda vai? Tur tā kā ir lapiņa un tev jāuzlīmē smaidiņi, tā kā kurš tev labākais... Bet tas nāk, ka ir kaut kādi vieni un tie paši bērni, kas tiek vadāti pa visas Latvijas bibliotēkām. Žūrija. Ārprāts, tas tik dīvaini, vai ir nabaga tie 8 bērni, viņi ir ieslodzīti busiņā. Nē, Jurīt, neuzsūties, mums ir vēl 30 pašvaldības. Braukā, mammu, es vairs neredzu atšķirības starp bibliotekāriem bērniņi. Jurīt, tev ir tikai jāuzprasa Grega dienas grāmata. Ir jāprasa Grega dienas grāmata, lūdzu raudošā balstiņā, jā, un iečurās stūrī. Un tad... Darbiņš jāmīl. Un tad mēs, un te ir jautājums, vai tā ir kaut kāda kontrola, tur ir kaut kāda... Kontrola grupa kas brauc un labi uzvedās bibliotēkās, un tad ir tāda, kas slikti uzvedās. Nē, kontrola grupa ir tā, kas slikti uzvedās. Nē, kontrola grupa ir tā, kas labi uzvedās eksperimentālai, tā, kas slikti uzvedās, lai saprastu, kur tad tieši bērniem ir labākā bibliotēkā. Varbūt viņus testē tā kā, man liekas, bibliotēkā no kaut kāda vecuma var iet tikai pie datoriem, un tad tur tā kā policijas reida veikalos, tā kā cenšas jauniešiem pārdot alkoholu. Un tagad ir jautājums, vai vislabākā bibliotekāra bērniem ir tā, kas visvairāk bērnus ir aizturējusi, vai tā, kas vismazāk bērnus ir aizturējusi no došanās pie datoriem. Tas ir interesanti. Mums vajag šos rezultātu apkopojumus. Man īstās, ka mums vajag pilnos datus, bet es sāku kļūt drusku nemierīgs par to, kā mēs tā mētājamies tagad uz tādām balvām pa labu un pa kreisi. Mums vajag saprast, pēc kādiem principiem tas viss notiek. Jā. Mans bērns turklāt ir ļoti aktīvs bibliotēkas lietotājs. Man katru reizi ir kauns, jo mēs nekad vēl laikā, man liekas, neko neesam aiznesuši. Man katru reizi ir kauns, un es zinu to, ka man bija kādreiz draugs, jāmaksā ir par to, kurš bija kaut kāds gadiem ilgi noturējis grāmatu, un tad bija tā, ka viņš bija izdzirdējis kaut kur ziņās, ka ir tā centrālās bibliotēkas, pirms uzbūvēja nacionālās bibliotēkas, ka ir tā kaut kāda centrālās bibliotēkas piedošanas, tur tā diena kaut kāda, un viņš bija palaidis viņu garām. Viņš atzvanījis un prasījis, sakiet, lūdzu, pirms nav plānot vēl kādu piedošanas dienu. Es nezinu, ko viņam tad pateicu, jo tas bija laiks, kad ir sodināts, man liekas, mūsdienās tāda lieta īstvers. Man liekas, ka ir vēl. Man nekad neviens nav prasījis. Es zinu, man RTU, ka es mācījos, tad man bija... Jā, bet skolas... Tur tad bez variantiem. Skolas, jā. Skolas cita lieta. Nē, es noteikti ir, un arī tās piedošanas dienas ir, to es arī esmu dzirdējis, bet... Bija kaut kāds prikals. Bet ja mēs tāds kautrīgs, es to piedošanas dienu 2 maisi pilni ar grāmatā. Bet tas, kā es to darīju, es vienkārši metu tajā kastē iekšā. Es negāju iekšā. Bet viņi jau pieliek tavam vārdam klāt. Viņi jau zina. Tagad aizies nākamajā. Armands Ozoliņš. Bet tev taču vajag būt bibliotekas kartiņai, kaut kā tāda. Bet viņiem jau nav tā problēma. Tu esi bijis kādreiz bibliotekā savā mūžā? Tev liekas? Ko tu gaidi jau tēta grāmatas nesināt savējās? Nē, es tētim ņemu. Puisi, cik tev ir gadi? Man tētim ir lapiņa no tēta. Iedot, lūdzu. Grega dienas grāmata. Grega dienas grāmata. Vienu klubu. Armandam Krūmiņam, lūdzu. Klubs. Man ir nezināms, ka Brunā nav bijis bibliotekā. Tas ir mans minējums. Jā, ne, es skolas laikā vēl pēdējo reizi, bet līdz tam neesmu, pēc tam neesmu. Tu gāji pie datora sēdēt? Nē. Pie datora es gāju sēdēt Līvu bibliotekā. Tur ir biblioteka. Bija vai ir? Ir joprojām, jā. Tie datori bija briesmīgi, mēs tur Y8 spēlējām. Interesanti, kāpēc viņi bija briesmīgi? Tāpēc, ka jūs bijāt... Tāpēc, ka nestrādāja labākā bibliotekā ar bērniem, obviously. Viņa ir labākā bibliotekā ar bērniem un IT speciālisti. Tavs utorents iedzēs tārā, kur tur saliki. Vai kāds dators izstāst pēc tam, ka Bruno pie viņu pasēdēja? Bīstam. Drošības dienas brauc pēc tam skatīties. Tur ir dekontaminācija gan bitu kontekstā, gan tā kā vispār, tā kā fiziskās vidas kontekstā.
Nu, kas fiziskās vidus? Nerod, viss kārtībā es sapratu, ko mēs iegangojām 2-1. Jo tā kā mēs esam divatā, zin kā... 2 reisiņi, te kaut ko brēļ atļaujās. Drusku viņam pat var pārvest, vai ne, ka viņš man nebrauc apakaļaugumā, bet šis drusku mobbings mums vai nu jāizbeidz, vai jādara daudz vairāk. Tur 1 no 2. Atgādināšu to, ka es izdarīšu tā, lai šī epizode izstās labi. Ir bijušas kādas 2 epizodes, pēc kurām mums raksta Bruno, kāpēc Jānis tev tik ļoti apceļ? Es tagad saprotu. Tu tagad saproti. Labi, paldies, labi. Jā, ir labi. Tātad visi tie, kas vēlas apcelt Bruno ēterā. Rakstat man 2-6. Jūs varat rakstīt. Es to papēdzi tā kā pie ceļa. Bļā, izskatu gan neapsmēju. Man liekas, Iebal. Kaut kādu, robežu ievalkam. Tā vai jums ir vēl vietējās ziņas, mani dārgie mobbingotāji? Nē. Bet man ir. Nu? Šīs Vaivas ielas iedzīvotāji. Kas tas par sūdlīnijām? Kā viņi jābrauc? Šito jau Bruno ir jautājis. Šis ir diezgan viegli, bet iespējams, ka ne podkāstā. Tas viegli. Tas ir diezgan viegli. Tātad mums tā josla ir paredzēta riteņbraucējiem. Tāpēc, ka tā josla, kas ir kreisajā pusē, nav pietiekoši plata, lai pa viņu pārvietotos riteņi 2 virzienos un mammas ar bērniem ar ratiem. Tātad tas ir vienīgais iemesls, ko es varu izdomāt savā prātā. Tātad visi, kas brauc virzienā uz pilsētu, viņi brauc ar 2 riteni pa labo ceļa pusi, kas gan tehniski ir ierakstīts noteikumos, tāpēc es nekādīgi nesaprotu, priekš kam vajadzīga tā josla. Pēc ceļa satiksmes noteikumiem balta nepārtraukta līnija ir tāda, kuru tu nevari pārbraukt. Tas nozīmē, ja man brauc pretī mašīna. Viņa nepārtraukta, man liekas, viņa bieza nepārtraukta līnija, tas nozīmē, ja man kāds brauc pretī, tā kā viņam jābrauc uz ietus. Tāda neko? Nu jā, tāpēc šitā ir pārtraukta. Tā ir pārtraukta, jā. Tā ir vienkārši balta. Varbūt krāsa palika uz pārbi. Viņa bija rakstījis 3 spaiņu krāsu, jāiztērē, nu rekur iztērē. Nē, tāda nenotiek būvniecība. Ja tā vajag iztērēt 3 krāsas spaiņu. Jā, es apstīšos nākamreiz. Šis ir interesants jautājums, ko uzdot CSO aplikācijā. Jā, īstenībā... Tās čatā, man liekas, arī Facebookā es redzēju tieši brauca filmēju. To jau šitā ir Vaivas iela, kas pa sūdu. Es neatceros. Pagaidiet, CS Facebooks taču ir viena cilvēka projekts. Tur tas nav... Laikam tas kungs arī tagad atsevišķi savā kontā liek, un viņam ļoti nepatīk Jānis Rozenbergs, un viņš tur... Tas kungs viņam nekas ļoti nepatīk. Tas viens kungs, un ir tāda dāma, kurai ļoti nekas nepatīk, un tas ir normāli. Mums vajag arī šādus pret viedokļus, bet tā problēma ir tā, ka viņam tik ļoti nepatīk, ka tur baigi nevar iestarpināties ne ar ko. Un nevēlās klausieties kompromisus vispār nekādus. Jā, patīk, ka viņš saka, Janča brigādes attaisīs atkal. Jā, es pilnīgi iedomājos, Rozenbergs pats atbrauc. Tā, paga, viņa nav pietiekoši nepārtraukta. Vēl vienu kārtu pa virsu. Šito tikai sarežģīt, vai? Bet tu iedomājies, īstenībā man ir jauna konspirācijas teorija. Tātad, jo mūsdienās nepietrūkst konspirācijas teorija, tātad es iemetīšu vēl vienu katlā. Droši. Tātad, kas ir praktiski viss stulbākais veids, kā novērst cilvēku uzmanību no īstajām lietām, kas notiek aiz priekškara? Tu paņem Vaivas ielā, kur nevienam te neinteresē pilsētā, vai ne? Vienkārši izdomā pārtrauktas līnijas vietā. Vienkārši tu fuck with the mind, vai ne? Pārtrauktas līnijas vietā mēs uztaisīsim nepārtrauktu. Tajā brīdī cepās onkls, cepās tante, cepās vietējie, cepās visi, cepās, kas notiek. Un tajā brīdī otrā pilsētas galā vienkārši tiek nojaukts valsts piemineklis. Bērndārs. Tik uzspridzināts bērndārs. Un mēs visi aizņemt ar šitām svīram, ne? Vai ir otrs, tas bija viens variants, kad īstermiņā tu vienkārši novērs uzmanību. Otrs variants, ka tu lēnām, šis ir gaslightings, vienkārši pašvaldības līmenī. Tātad tas viss ir speciāli. Bet speciāli, drusciņi nepareizi, jo tas viss tādas mazās lietiņas, tas viss ir apzināti, speciāli taisīts, lai vienkārši čakarētu mums prātu. Cik pulkstens? Pulkstens ir... Pulkstens ir 49. Diezgan daudz. Bet pēdējā lieta. No. Lasīju, 14. janvārī malā notiksies domu biblioteka vai kaut kas tam līdzīgs par brainstorms. Par 820. gadu, 820 svētkiem, okay. Pasākumiem. Un varēs ieteikt, ko jūs gribat problēma redzēt. Problēma ir tā, ka es baigi nedzeru, jo tāpēc, ka es gribētu būt, bet es negribētu būt skaidrā, jo tāpēc, tu taču pie vārda tur netiksi, vienkārši tas ir, es pat pie vārda tur netikšu, un padomājiet par to, ja? Ir savas cīņu arēnas ir jāizvēlas, es to neizvēlu. Mēs varētu, man vienīgais, ko ir ierosināt, vairāk tos kartupeļus uz koka. Ceļš šogad bija tikai viens, kas... Jā, bija tikai viens. Jā,
Vairāk No Daugavpils atbrauc. Uz Cēlas pilsētas svētkiem īstenībā tiešām mēs varētu sateikt tātad, kā mēs varam dabūt balsi atpakaļ, vai ne, uz tās Cēlas milzīgās politikas skatuves. Tātad mums vajag tiem mūsu klausītājiem, kas ir cēsnieki, mums vajag uztaisīt tādu tā kā kā tu sauc, pilnvarošanas tādu tā kā šteli, ka piemēram, mēs Bruno visi varētu nopilnvarot, būt par mūsu pārstāvu šajās sarunās. Un viņš nāk, viņam garš rullis tāds ar parakstiem. Es atvainojos, es pārstāvu 12 cilvēku viedokli, nu, jo te ir visi mūsu klausītāji. Es pārstāvu šo 12 cilvēku viedokli. Kuru cilvēku viedokli jūs pārstāvat? Tu vari jautāt, nu, tad nezinu. Tu gadījumā nenarakstīji to iedzīvotāju padomi? Man tur neiebalsoja. Bet vai iedzīvotāji padomāja, nebija tā ideja, kad viņi nāk un ar rulli pārstāv? Jā, starp citu. Jā, kur ir aktīvi? Kāpēc tad? Man neviens nav piezvanījis pajautājis, ko es gribētu. Nu, padomā, kāpēc. Man neiebalda. Jūs 100 punktus jūs paši neesat balsojuši. Es taču zinu, visi. Neesmu balsojis. Es nezināju, ka varēja. Ne, es zināju, ka varēja, bet... Nu, jā, protams, ka neviens to nav izdarījis. Es taču zinu jūs jaunieši. Ar tu ierakstījies, ja tur vispār, vai tu tagad mums te gaislāji to, ka mēs neesam nobalsojuši? Es ne tikai pierakstījos, man bija tik šausmīgi draņķīgi uzruna cēsniekiem, ka viņi bija ieboldēti druviņā. Tur bija cilvēki teikuši, ko viņi darīs pilsētas labā. Es biju uzprasījis, ka es gribu līdzdarboties kaut kādā vietā. Tad tu vaino pārējos, nevis sev ar savu slikto tekstu, ja? Varbūt tev bija slūdīga reklāma, tāpēc tev neiebalsoja. Varbūt tev vajag aiziet pie logopēda. Es vainoju pārējos. Kas teica, ka mēs tev neiebalsojām? Ko vēl var vainot? Nu, ok. Šleiser kungs. Vainot, ko vainot? Vainot nozīmē likt no sevis vainu uz kādu citu. Kāds ir vainots sevi? Kurš ir vainas inceptions? Es vainot sevi. Vaina kvadrātā. Bet ir daudz šādu cilvēku. Iepriekšējā epizode, kur mums nogriezās nost precīzi tajā momentā, kad es sāku runāt par jauno gadu, pamēģināsim, vai šoreiz notiks tieši tāpat. Pareizi, mums taču beidzās elektrība pagājušajā reizē. Ko jūs jaunajā gadā darīsiet? Ko skatās cēs? Kāpēc elektrība beidzās? Kur skatās cēs? Jūs esat otrais mēdījis pēc druviņas. Jūs viņus apturēt. Kurš sestdienā elektrība taisa? Otrais mēdījis pēc druviņas. Nē, grupa, WhatsApp grupa ir otrais mēdījis. Es teiktu, ka WhatsApp grupa ir pirmais mēdījis. Domā? Tur vairāk cilvēku. Nē, druviņai ir vairāk. Es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas maksā 89,50 pa gada abonementu. Tas jau vēl ir lētais. Īstenībā Cēsīs ir lētāk, Limbažos ir 101. Nē, šeit 106 ir. Šitas ir tikai... Šis ir Skītka. 1. oktobrī. Jā, es esmu abonējis, protams. Bet tā tad... Redzēt. Ko tu man teici? Jaunais gads, kur es svinēšu jauno gadu? Es šogad jauno gadu svinēšu ārkārtīgi oriģināli. Bet patiešām priekš manis ļoti oriģināli. Es skatīšos panorāmu un Ziemassvētku uzrunas pie datora, pie televizora, apēdīšu rosolu un iešu gulēt. Jā. Man viens jaunais gads tāds bijis, man ļoti patika. Man bija kaut kādā, es nezinu, uz kurām man 11. gadā mēs svinējām 80. gadu stilā, man vecāku dzīvoklī un bija ļoti jautri. Tā bija pēdējā reize, kad es pavadīju pie televizora jauno gadu. Es pavadīšu kopā ar tevi. Mēs svinēsim kopā. Jā, jau kāds man draudziņ jau bišķiņ dusmojās, kā tu raksti man no rītā. Jā. Bija ļoti īpaši. Nu, jums tā svarīgā lieta, tad jums tās savas draudzenes jāsaved vienkārši kopā, lai viņas atrisina šos jautājumus. Jā, ne tā. Viss jau sagādāts, viņas būs. Par šo mēs kādreiz jau daudz esam runājuši arī, es ar Rīgas džekiem, tā kā, ja notiek komunikācija, kas jebkurā gadījumā notiks, un tagad es beidzot varu teikt, mūsu visi Rīgas džeki ir apprecējušies, tā ka var teikt sieva, vīrs, draugs, sieva. Kāpēc viņi? Tagad jāsaka daudz, jau gadus 10. Viņas, protams, komunicē savā starpā, bet tas tikai tā, tas tajā laikā, kad mēs bijām jūsu vecumā, tad jā, šis ir ārkārtīgi. Nafīgi iet tā kā zirdziņš var iet tā kā... Tieši tā, tu vienkārši, rekur telefonu numurs. Mūsu dāmas jau komunicē, bet... Jā, diemžēl. Dārgie draugi, mēs esam nonākuši līdz galam, un mūsu viesis būvinženieris Kristaps... Bet mēs vēl šogad paspēsim varbūt tikties līdz jaunajam gadam, ne? Es ceru, ka ne. Visādi... Šīs jaukās Ziemassvētku nots. Visādi citādi... Bet redziet, reizēm ir tādi cilvēki, kurus tu nevari nebulijot, nu? Viņš ķipa tā kā... Pasaki, jā, viņš saka raudāt un pats iekoši. Tas ir Palestīnas stāsts atkal. Man ļoti, ļoti garšo saldējums ar pekanriekstiem un pistācijām. Viņš ir ilgs tajā pozīcijā. Nu jā, mūžīgi es upurs. Es teiktu, ka es labprāt izvēlētos kartupeļu biezeni, nevis kartupeļu svārīti. Es rādīju, kādus uztaisīt. Jā, forši.
forši, un viņš izslēdz vienkārši. Kristaps Broks, mūsu viesis. Kas ir tas, ko tu darīsi? Kas ir nākamais, kur tev var satikt droši vēsti cilvēkiem? Kaut kad februārī malā. Laikam kopā spēlēsim. Mēs spēlēsim Rūktais Gurķis uzstāsies. Kur tevi var satikt līdz jaunajam gadam? Izņemot pie Taupiņa trešdienās uz Kautiņu? Mani var satikt mājās. Es neko neplānoju darīt. Jā, Jāņādris Vaivis. Cēs novads iedeva brīvu 29.30. Jā. Bet šo atlaists? Nē, es esmu atlaists. Es nezinu, bet neiedevu brīvu, bet ir viena tagad pārceltā. Otrais, jā. Un pašvaldībā ir attālināts darbs, tā ka tu tur... Paldies, dārgie draugi, ka noskatījāties mūsu epizodi. Šī bija epizode numur 18. Turieties ar mani un Bruno, protams, arī. Noklausieties visas pārējās epizodes. Un Jēzus ir dzimis. Mēs atrodamies Cēskaņā. Augšām cēlies. Nē, tas ir Lieldienās. Tas ir Lieldienās. Apagādiet, bet viņš ir augšām cēlies arī tagad. Tehniski. Mēs varam iziet ārā noskaidrot, kurš mums te ir augšām cēlies. 2000 gadus. Labi, tad par augšām celšanos. Nu tad, paldies. Hvaķit, Zaīčka.